Ko došu jums mikrofonu? Mikrofons ir ar augstu jutību. Pie mutes gluži nevajag likt. Bet, ja mainaties, tad vēlos būt padot nākamajā rokā. Viņi mums būs tā kā reporti. Tad šādi, ja? Apmēram. Jā, būs labi. Es paņemu šaustiņu, ieliku šaustiņu, un galīgi būs pa klusu pabļaut. Nē, ja mēs nepateiksim, tad varbūt pēc tam piebilsti. Jā. Jūs tur, es šeit. Labi? Jā. Labi, tad mēs sākam. Tad mēs esam tās trīs komandas, trīs treneri, kuriem ir tā laime tikt uz pasaules robotu olimpiādu uz Turciju novembrī. Bet vasarā, augustā, mēs bijām Ungārijā, Mičkolkā uz Edu Robot Camp, kurā es laikam, labi. Tātad vispirms iepazīsimies, es jau gribēju šaut tālāk. Es esmu Maija, mani sauc Maija, es esmu no Alojas Ausekļu vidusskolas. Dace no Druvas vidusskolas. Un Ansis no Madonas bērnu jauniešu centra. Un šeit fotogrāfijā jūs varat redzēt visu mūsu Latvijas komandu, kuri tad mēs devāmies uz Ungāriju uz Edu Robot Camp nometni no 11. līdz 18. augustam. Šajā nometnē mēs bijām 25 komandas no 10 valstīm. Tā bija 3. nometne pēc kārtas, 3. gads šādai nometnei. Tajā piedalījās 19 treneri un 10 lektori, kas mums mācīja, izglītoja un kopā ar mums darbojās. Pirms mēs braucām uz nometni, kas mums tika solīts? Komandām tika solīts, ka komandas gatavosies sacensībām, mācīsies programmēt, izzinās VRO turnīru noteikumus, stratēģijas, draudzēsies ar citām komandām, mācīsies valodu, iegūs jaunus draugus. Treneriem tika solīts, ka uzlabos savas prasmes, padziļinās zināšanas Python programmēšanas valodā, izpētīs jaunas programmēšanas valodas, dalīsies praksē, veidos profesionālu robotikas skolotāju tīklu un iedvesmosies no inovācijām, no jaunām metodēm. Tad mēs to arī visu gaidījām. Tātad, katru dienu arī mums pasniedzējiem bija lekcijas no 9 līdz pat 12. Jā. Un mūs iepazīstināja gan ar programmēšanas platformām, gan ar Lego robotiku, gan ar dažādiem. Mums bija no Fisher Robotics pārstāvis, kas mums stāstīja, kādas ir iespējas un reklamēja savu produktu. Gan M-boti mums bija, un tīri bija interesanti. Bet, man vislielākais prieks, ka es tur biju šajā nometnē, jo es redzēju, kur mēs esam un cik tāls ir ceļš ejams, bet labi, ka tas virziens ir zināms tagad. Tas labākais variants būtu, ka to programmas valodu mēs pārnestu uz Pybriku, kas mums, paldies Annai un Edgaram, ka šodien mums tā kā būs maza lekcija arī par to, un Pythonu. Un mani fascinēja, kā Horvātu elementary grupa bērni, kas ir no 8 līdz 12 gadu vecuma, viņi rakstīja Pybrikā kodu, un viņiem izdevās vislabāk, un viņi ieguva. Sacensības bija tikai 2 stundas, un viņi iegauja gandrīz maksimālo punktu skaitu. Un treneriem mums arī bija sacensības savā starpā, un tur bija apvienojušies Horvāts ar Bosnijas un Hercegovinas treneri kopā, un viņi pat nosaukumu uzrakstīja čempioni, un viņi arī parādīja, kas ir cienīgi čempioni. Viņi visiem bija mutes vaļā un forši. To bija redzēt, kāds ir līmenis, uz ko mums ir jāiet. Tā kodu rakstīšana dod plašākas iespējas un uzlabo robotu precizitāti uz spēles laukuma.
Un kā jau Oskars un Anna minēja par to, ka VRO sacensības nākamajā sezonā būs atvērtas, varēs piedalīties dažādi roboti, bet, izskatās, ka LEGO nekur nepazudīs. Tā. Par piedalīšanos mēs ieguvām certifikātu, ka mēs esam klausījušies gan kursus, gan piedalījušies nometnē. Tā kā tik uz priekšu un došu tāds vārdu. Es piebildīšu, ka mēs katrs pārstāvējām savu grupas līmeni, gan Ants pārstāvēja elementarī. Kāda bija tavējai nosaukums tagad? Juniori, un mēs bijām seniori. Tā kā visi 3 līmeņi tika pārstāvēti no Latvijas, un ļoti bija labi, ka mums nebija savā starpā jākonkurē, līdz ar to mēs arī kļuvām vēl ciešāki draugi. Ja? Tātad, principā, piedalīties nometnē ir iespēja jebkuram, bet mums ir jāsaka liels paldies, kad mēs piedalījāmies Latvijas atlases kārtā un mums paveicās, mēs uzvarējām un līdz ar to mēs šajā nometnē ieguvām 50% atlaidi, kas varbūt arī bija tas motivējošais, kāpēc mēs izlēmām braucam, ja? Nepaliekam mājās, braucam skatīties, ko var, cik tālu vēl var aiziet, ja? Protams, ka nometne sastādīja diezgan lielu summu, tie ir 340 €, lai piedalītos nometnē, bet tā ir tikai nometnes maksa, kurā ir iekšā ēdināšana, nodarbības, bet savukārt ceļš un otra pusīt mums bija jāsadz pašiem, un tās izmaksas lidojumam un vilcienam, un lai nokļūtu no Budapeštas līdz Miskolskai sastādīja diezgan lielas summas, un, protams, kad Latvija ir plaša, un līdz ar to tās iespējas ir dažādas, un ja Madonai ļoti paveicies, ka viņam pašvaldība visu atbalstīja, ja? Alojai arī bija pašvaldības atbalsts plus vecāku atbalsts, tad mums Druvai bija viss vienīgi no sponsoru atbalsta. Mēs tikām tur. Vai citi ir mums priekšā? Un vai mēs esam konkurētspējīgi šajā jomā, tad jāsaka, jā, mums ir citi priekšā, mums ir kur tiekties, un mēs esam konkurētspējīgi. Protams, ir kaut kādas problēmas šajā visā, un kā deficīts ir laiks, ir pedagogu laiks kā deficīts, apmaksāto interešu izglītības stundu skaits, jo mēs zinām, visas sacensības notiek sestdienās, jā, kas varbūt arī ir mīnus, kāpēc Latvijā tas neaiziet. Savukārt, ja būs darbdienā, nesaku, kad aizies, arī neaizies, jo no skolām nelaiž ārā, ja, skolotājus un bērnus. Līdz ar to tā ir tāda neliela problēma. Un vēl, jā, tā ir pedagoģi, jeb treneru kompetence. Kas atklājās Ungārijā? Ungārijā atklājās tas, ka treneri vienai daļai bija vecāki. Un līdz ar to tā kompānija vecāks, viņa bērns un bērna draugs, iespējams, ka tur stundas neskaita, ja, lai kļūtu par uzvarētājiem, lai piedalītos, lai mācītos. Skolā tā situācija ir nedaudz savādāka, ja, kad tiek skaitītas stundas. Ne katreiz tiek pie bērniem pirms sacensībām. Man, piemēram, ir praksa, kad es ar jauniešiem esmu palikusi skolā pa nakti. Mums ir bijuši roltonu vakari, lai gatavotos sacensībām. Ja, tā kā, un tas ir neapmaksātais laiks, tā ir tikai pedagoģa iniciatīva. Tā kā, un kā tas trešais, kas tas, nu jā, tā kompetence, ko es jau tā kā pieskāros, bet, nu jā, šī sfēra mainās. Laukumi abās sacensībās katru gadu mainās. Nav tā, ka mēs varam katru gadu iet vienā un tai pašā ar vienu to pašu laukumu. Un ja mēs paši varam iziet, tad iemācīt to bērniem, bet patiesībā tā, ja godīgi jāsaka, atklājam? Neatklāsim. kad mēs ļoti uzticamies bērniem un mēs ļaujam bērniem darboties, mēs esam reāli tikai tie motivētāji.
ja jūs mums pašiem liktu iziet laukums, mēs to pārbaudījām Ungārijā, un jāsaka tā, ka tiešām tie treneri, kas sevi nosauc par čempioniem, viņiem varētu iet pāri līķiem, varētu tā teikt, lai tikai uzvarētu. Ja? Bet mums svarīgākais ir, lai bērni to dara, lai bērni savā starpā darbojās, komunicē un arī apgūst šīs te prasmes. Jā. Es komandā biju, kur bija jācenšas ar treneriem kopā. Es biju ar Slovēni un Lietuvieti. Ar Lietuvieti mēs bijām diezgan līdzvērtīgi, tā kā, tajā, kur mēs esam. Bet Slovēni, viņš piemitināja, ja tu gribi būt trīniekā, First Lego līgā, maksimāli punkti, tikai un vienīgi. Tad nekas, labi, ja mēs Latvijā 300, jā, labi, tad jau mēs varētu būt pirmie. Bet, kas mums maksimums ir, laikam, 550, cik bija, tur ir jābūt maksimumam, un viss tam mēs tikai varam būt tur. Tā kā, jā, mans aicinājums ir skolotāji mācamies mēs paši, lai mēs varētu sniegt pamatprasmes saviem jauniešiem. Ja? Un kādi tad ir mūsu tie secinājumi? Jā, šī bija ļoti interesanta un piepildīta nedēļa. Nometne jauniešiem bija tiešām kā nometne, sākot ar rīta rosmi, ar sadraudzību aktivitātēm, ar jaunām zināšanām un, protams, ka noslēgumā bija šīs sadraudzības sacensības, jā, ar visiem VRO elementiem, ar karantīnām, ar netuvojieties robotiem, ja, ar laikiem uzlabot robotu un viss tā, kā tas būtu jau VRO īstajās sacensībās. Jā, esam ieguvuši jaunus draugus ārvalstīs, protams, jaunas zināšanas, un ieguvēji esam mēs gan kā skolotāji, un domāju, šajā gadījumā bērni bija vislielākie ieguvēji, jo tas āķis bija. Un, es gribētu teikt, ka ir vērts tur būt, un vēlreiz saku paldies mūsu bīdītājiem, jā, Annai un Edgaram, jo man jāsaka, Edgars vispār mums Druvai 2 nedēļas pirms sacensībām nolika plakātu priekšā, jā, tā kā ir vērts darboties. Un ja mēs varējām, tad var. Ja mēs varējām, tad var jebkurš. Jo mums nebija tā, varbūt Ansis bija tas, kas sacensībās gāja uz to, bet mēs ar Daci, mēs vienkārši tur bijām un ļāvām bērniem darboties. Tā bija viņu izcīnīta uzvara, sagadīšanās, bet es domāju, ka katram ir vērts piedalīties, darīt un mēģināt uzvarēt. Es tagad, kas Airis smaida, paldies tev, ka tu šajā ievilki. Viņi gaidīja. Jā. Bet grūti bija tevi ievilkt. Bet es visu laiku par tevi ievilku. Un nobeigumā mums ir filmiņa. Filmiņa no nometnes. Ieskatām, kā tad tur gāja. Skaņa. Iedomājieties, ka tur skan ļoti jāstra mūzika. Jā. Ir t-shirt tehnika, jā. Šis ir mūsu kolēģis partneris Tamašs no Ungārijas Edutus universitātes. Kas notiek vēro sacensības Latvijā, viņi vienmēr atbrauc un mūs atbalsta. Tie bija gruziņu bērni, un viņi brauc pa pašu savu naudu. Un viņi arī nepiedalās vēro sacensībās, viņi vienkārši piedalās šajā nometnē, lai paaugstinātu prasmes. Tā kā uz nometni var doties jebkurš? Jebkurš, jā. Tā olimpiāda nav tā galējais tas mērķis. Tas 340 eiro maksa par nometni, salīdzinot ar Latvijas cenām, es domāju, nav nekas. Tās ir mācības, ikdienas. Katru rītu viņiem bija mācības, tie noteikti pasniedzēji, bērniem arī. Viņš sauc valstis Čehija, Slovākija, Lietuva, Latvija. Šī ir Anša komanda. Jā, tad mēs jau... Šeit bija Annai intervija. Rīta rosmes.
Tad viena pēcpusdiena mums bija, kā saucās tās? Keitbās, Als basēnē. Jā. Tur varēja izbaudīt cilvēku masas arī, bet... Baseina alās. Cits par citu siltāks. Nometnes ilgums bija 5 darba dienas. Sanāca arī 5 nakts. Dzīvojām ļoti labos apstākļos, tikko izremontētās kopmītnēs, studentu kopmītnēs. Kondicionēriem. Jā. Ārā bija 34 parasti. Priekšā mēs varējām dēļ. Šī ir mana komanda. Jā, tur arī tie dalībnieki bija jau vairāk kārtīgi. No citām valstīm bija jau 3. reizi tai nometnē. Jā, tā kā, tad saprotiet, ir vērts piedalīties šajā nometnē, ja brauc atkārtot. Jā. Es jau spievu mikrofonu, gribēju pateikt nianses, ka arī ierakstā dzird, ka šajā nometnē viņi arī līdzīgi tā kā sacensībās, kā jau sacensībās Pasaules robotu olimpiādē ir šī randomizācija, pārsteiguma uzdevums, tad arī šeit viņi sagatavot, smērķis ir sagatavots internacionālajām sacensībām, un viņi arī paši sagatavo noteikums, negaidīts, kuru arī nedēļas laikā bērni mācās meklēt risinājumus šiem te uzdevumiem. Un šis jau tās sacensības, kas noslēdzās. Un tas, kāpēc es aicināju Māju, Daci un Ansi pastāstīt par šo nometni savā ziņā arī reklamēt, kad, lai jūs saredzat iespējas arī meklēt kontaktus, iepazīties ar jaunām komandām, un dalīties viens ar otru šo te robotu risinājumos, paplašināt pieredzi, jo nav jau tādas robotu grāmatas, kas pasaka, ka šīs te robots ir vislabākais, un arī sacensības motivē neveidot vienādus robotus. Bet tikai apmainoties un daloties ar savu pieredzi, mēs varam uzlabot šo savu robotikas līmeni. Un tas ir tas, ko es vēlējos minēt. Tā kā droši, ja jums ir pašvaldībā vai sponsori, kas arī, vai arī bērni, varbūt kādi, kas ir naudīgāki, varat izmantot iespēju un aizbraukt uz Ungāriju, tur ļoti labi pieredzi. Šī bija slovēņu meitene, un viņi startēja komandā tikai 2 bērni. Kā nav jābūt obligātiem 3 jauniešiem komandā. Obligāti 2, maksimums ir 3. Kad ir tīkri video. Šeit jau sāk atkārtoties, varbūt mēs varam... Varbūt jautājums, kamēr šis video foniņā tur ir saistībā par šo nometni. Lūdzu? Jā, mēs braucām ar robotiem jau uz nometni. Bija jābūt līdz datorām, robotam uz komandu, skolotājiem arī. Bet skolotājiem varēja arī nebūt robotiņš, jo iedeva uz vietas un bija pat speciāli, kad iedeva komplekts. Bet tur jau bija tas bāzes modelīts uztaisīts, lai varētu izmēģināt gan programmu, ko mēs tur rakstījām, gan tā. Paši taisījām. Daži taisīja arī paši. Jā. Varbūt vēl kāds jautājums? Jā, mums arī tad, kad bērni gāja uz nodarbībām, arī mēs gājām uz nodarbībām, mācījāmies apgūt. Mums bija gan Python rakstīšana. Viņi arī tā kā prezentēja, kā bija EduCap. Viņi organizēja paši Edutus University, kur mēs bijām, savu plakātu
izlaiž katru gadu, un tur ir savi noteikumi. Tev ir uzdevums izprintēt viņu mājās, un tad tu filmē video, kā tavējais bērns izpilda viņu, un tad sūti viņiem. Tas diezgan interesanti, es pat gribētu pamēģināt. Jo tur, piemēram, mums bija jāpārvieto zeķe, cilvēka zeķe reāli, un pāris objekti jāpārvieto. Nu, tur tāpat kā VRO, tur bija dažādi elementi. Šķēršļi. Jā, un attiecīgi punktu skaiti dažādi. Un tad, ko tu izvēlies darīt? Un tad tev bija jāizsūta tas video pie viņiem, un tad nosaka to. Jā, man patika. Tur arī bija dalības maksa, laikam, 40 €. Jā, bet, interesanta lieta. Tas ir, ko darīt pirmajā semestrī. Tas būtu labi. Es varu pastāstīt, ka mums jau bija vispār sūtījusi ziemā arī kaut kādu e-pastu. Viens bija pa uzaicinājumu, man liekas, uz Edu Cup, bet viņi katru gadu organizē, noteikti tas būs. Un tas lielākoties, man liekas, novembris un decembris, kad izsūta. Tas ir tāds maziņš periods. Jā, tad ir iespēja tur kaut kādas kategorijas izvēlēties, detalizēt. Nemācējuši pateikt, bet katrā ziņā, ja interesi ir, es varu tad arī izsūtīt šo informāciju, kas ir aktuāla. Arī VRO mājas Facebook profilā arī, man liekas, Edu Cup mēs likām arī informāciju. Un tā jā, vēl viena iespēja, kā kaut kādas netradicionālas uzdevumus risināt. Tā kā droši varat pieteikties, un pēc tam sadarbība ar Ungāriem. Un, jā, tā kā... Atšķirīgais, ka nav border, apmals nav. Jā. Bet zinot, ka mums priekšā ir sacensības novembrī, tad mēs aicinām jūs visus turēt par mums īkšķus. Un mēs sakām lielu paldies Vidzemes augstskolai, jo mēs tagad zinām, ko nozīmē meklēt naudu, meklēt sponsorus, izdomāt, ar ko mēs brauksim, ar kuru vilcienu. Jā, un tāpat mēs braucot uz Mičkolku, mēs braucām 4 stundas, tāpēc, ka ne to maršrutu laikam bijām nopirkuši, aizbraucām līdz Rumānijas robežai un tad atpakaļ. Ja, tā kā mēs ļoti novērtējam Vidzemes augstskolas rūpi par mums. Un paldies jums. Paldies, Anni, jums arī. Jā. Bet tas prasa laika, jā, un rūpes. Mēs brauksim kā karaļus. Jā, mēs mācēsim, jā, sapratīsim, ko tas nozīmē. Tā ka paldies. Jā, katrā ziņā, ka varēsiet arī vēlāk uzjautāt kaut kādus jautājumus un parunāsim savā starpā. Es domāju, mums ir paredzēts, ka pēc tām 40 minūtēm aptuveni mums ir kafijas pauze. Un es gribētu jau tagad jau pieslēgties First Legal League jaunajai sezonai. Centīšos ļoti plaši neizpausties un neatkārtoties, bet koncentrēties to pašu aktuālo. Bet kas ir tas, ko es vēlējos akcentēt, ir, ka First Legal League katru gadu, lai arī tā programma ir diezgan apjomīga, cenšas vienkāršot šos noteikumus, piedāvājot materiālus, kas varbūt organizatoriem nav tīri vienkārši, jo tas viss ir jātulko, bet arī tā ļoti neielikt kaut kādos grožos un dot komandām plašas iespējas bez robežām izpētīt aktuālos temats. Dodiet man nedaudz laika, lai es varētu atvērt prezentāciju.